Katanas ieceļotāju turnīrs Sēde jau 3. reizi notika Baldonē. Šogad jaunā vietā, restorānā Millenniums. Un Armīns Skudra bija nolēmis uzvarēt. Es redzēju, cik daudz cilvēku pieteikušies. Jā, visi ir ļoti smaidīgi, ļoti lieli optimisti. Nesaprotu šito. Tu varētu uzvarēt. Nedomāju, es esmu pārliecināts. Pasākumu apmeklēja 72 cilvēku liels pūlis. 2/3 no tiem bija vīriešu un 1 sieviešu trešdaļa. Vecuma amplitūda no 66 līdz 13 gadiem. 50% apmeklētāji bija no Rīgas, bet otri 50% no pārējās Latvijas. Kāda ir stratēģija šogad? Būvēsim ceļus, kā pagājuši gadu. Play for fun. Just play for fun. Es domāju, šī būs lieliska diena. Un diena tiešām bija lieliska. Tikai dažiem tā bija lieliskāka par pārējiem. Piemēram, Laura Ķurbe uzvarēja visās 3 spēles kārtās, kā arī tik ļoti sasniegtajā fināla mačā. Tas ir ceļš, man ir raita ostra, tas ir pret labību, un tā ir būtiņa. Nāciemiem kājas. Laura kļuva par Sēdes uzvarētāju, un par to saņēma kasti ar čipšiem, Sēdes kausu, 50 latu dāvanu kartu no veikala Ludo, 2 deju un skulpstu, kā arī atbrīvojumu no dalības maksas Latvijas Katanas čempionātā. Šādu atbrīvojumu saņēma viss fināla galds, tātad arī Sanita Spiģere, Jānis Dubinskis un Imants Krastīņš, kas finālā palika ar 9 punktiem. Un tagad dāmas ievelk elpas. Kungi pamūk bišķiņ tālāk, jo Armīns Skudra ir atradis savu simpātiju, kam viņš pasniegs Evona balviņu. Mana simpātija, līderi šodien bija absolūti viena, un tā ir Violīte. Armīns Skudra šogad pasniedz simpātijas balvu, tajā smaržas un dažādi skaistuma piederumi no Avona. Rādās, ka pilnīgi visi Sēdes 2010 apmeklētāji bija apmierināti gan ar jauno vietu, gan ar panākumiem spēlē. Jūs esat 1. gadu, jā? Jā, šogad 1. gadu, bet ir baigi forši. Brauksiet arī nākamgad? Noteikti. Jauka diena, jauka atmosfēra, jauka organizatori. Kā vienmēr ideāls. Bet kā ir Armīnam? Jā. Kurā vietā tu paliki? 5. vai 4. 54. Nesenāca. Laikam paintervēju. Katanas turnīrs Sēde, Baldonē. Vairāk informācijas sēde.lv.